Всем привет! Очередные выходные, очередные заботы. Сегодня в Латвии праздник, день Лачплесиса, день национального героя, можно так сказать. Ну и у Насти сегодня сборы. Какие сборы? Чуть позже увидите. Так что надо ее отвезти в школу. И у них там будет автобус. Ну и куда-то поедут. Так что, кому интересно, всем приятного просмотра. Ну вот, какая у нас красотка. Настя пошла в Jaunzārgi. No 16 gadiem un 18 gadiem tās iet zemesargi, bet Настя mums ir Jaunzārgi. Viņi ir iedala formu, rūgzāko. Tagad mēs runāsim tikai latviski. Te pareizi lipučka, pareizi. Un paskat. O, viņa tur izauga. Это, как говорится, мамину мечту исполнила. Мама, когда там была молодая, хотела тоже пойти в Jaunzārgi. Ну, я побоялась, а Настя наша не побоялась. Вот красотуля какая. Шмука, шмука, пришмука. Ладненько, поехали. Да. Varbūt pēc tam uzrakstīt, cik viņus atpakaļ paņemt. Teiksim tā, šobrīd man situācija ir tāda, kad man pasaka, cikos man ir jābūt, kā izskatās bērni. Es apģērbu bērnus, mēs esam no punkta A līdz punktam B. Tālāk, kad mēs aizbraucam uz Ilūksti, parāda jau komandē visu cits instruktors, un es jau tur esmu tā komanda, ko es daru. Tad mēs aizbraucam uz Ilūksti, tad es arī precizēju pilnīgi visus sīkumus, cikos, kur mēs esam. Tad labu gājiens par manam sākās kaut kur ar 5 vai 4. Tad es precizēju, ko mēs tur īsti līdz galam darām, cikos mēs īsti tad mēs arī braucam projām. Ja pēc dienas sadales, tad bija tā, ka vai par 4 sākās lapu gājiens. Tas ir lapu gājiens, kur ir ar video, ja? Jā. Tātad 5 bija ziedu nolikšana un 6 bija došanās mājās. Tas ir tas, kas bija ierakstīts man dienas kārtībā. A ko jūs darīsiet līdz 4? Mums ir mēģinājumi, tātad viņi gatavojas, mēs ejam to maršrutu visu. Pirmkārt, mūsu nostāda, mēs esam apmēram 60 bērni, tur būs plus mīnus. Tad tie bērni visi tiek nostādīti, kā viņi iešanas sacībā, kā viņi ies. Tad mēs trenējam to pašu to ierindas mācību, bišķiņu patrenējam tur soļošanu, uz labo, uz kreiso. Tad to mēs patrenējam, tad mēs noejam visu to maršrutu. Tad ir pusdienas. Tad viņus pabaroja 3 ēdieni, tad ir zupa, siltais ēdienas plus saldais. Parasti vismaz tā ir, ja. Tad mēs turpinam to pašu darīt, tad viņi tiek vēlreiz pārskatīti, lai visi ir tiešām korekti. Tiek sadalīti vēl visi pēdējie pienākumi. Tad mēs kaut kur pa vidam vēl bija lāpu gājiens, bet launeks vēl bija pa vidam kaut kur. Un tad ir ties pats process. Kad tas viss notiek. Pēc būtības tur tā vien būs tas laiks. Tur 2-3 stundas. Pēc būtības skolā mēs vairāk neatgriežamies. Mēs atbraucam šeit mēs nododam bērnus, es jau nododu bērnus vecākiem. Un tad mēs visi veiksmīgi daudzam. Man tas mēs šodien nenesīsim, jo es domāju, visi jau būs vēls, visi būs piekusuši un gribēs ātrāk mājās. Tā skaitā arī es. Jā, un tad man tā mēs attiecīgi pirmdien, otrdien tiekam galā. Es gribēju iedot, es domāju, gadījumā jūs šodien vakarā es piebrauku. Vai tagad man nav jāsaka? Nē, es domāju, ka viss skatīt. Man liekas, ka jūs savā WhatsAppā pierakstiet. Parakstīšu tā. Šis ir palīdzīgi. Jā. Jūs ejiet tā. Tā, nā, paturi.
Tā, par vecākiem, vecvecākiem. Mums vēl ir bišķiņa laiks. Te? Kur viņa ir? Autobus man bija pirms 11. Es uzskriešu uz augšu. Нет, вниз должно быть, по-моему. Вниз должно быть. Вон сколько arī uz augšu. Jāpaskatās, ko tie man augšā. О, Варя tā jāatskatās. Nu, ja vēl ir interesi. Только надо было сначала пристегнуть ее туда, чтобы она не выпадала. Pagriezties, nostāties. Вот. Šodien 11. Jā, protams. Jā. Tā būs pierast. Paši, ko dara. Tur jau ierindās, jā, tā jau mēs iebāc no mazie. Patīkami redzēt disciplinē. Nu, kā tad? Nē, nu varbūt es teicu, ka šitais arī disciplinē bērnus. Jā. Pat augstā, jā. Mums jau kā ģimenē Almīnija ir. Malacis sašāva labi. Gustav, cik tev bija? Cik tu trāpīji? Ну, что вы скажете в свое оправдание? Что вы скажете в свое оправдание? Я тоже хочу. Но уже поздно. Уже поздно. Я уже старенькая. Старая? Я всегда говорил, что ты старуха моя. Конечно. Ты что? Вон, пускай юные красавцы ходят. Настя, ты на ауксте? На ауксте. Šmērki te uzdāvināja. Es skaitīju, cik tev tur bija. 4 tikai un 3 kurā. Покажи вам ямку. Vai tas ir ikdienas? Man pasaka, ka ir jābūt, cik jābūt kā es aiziet, ja aizvedu bērnus tālāk, tad jābūt tādu rokās, kas ir tur šobrīd, visu to pasākumu. Zābakiem. Tie, kam zābaki nav notīrīti, tad ir līdzi, man ir līdzi zābakus mēre, tad mēs notīrīsim zābakus, vai pirms jau mēģinājuma, bet obligāti visi zābaki būs, nebija atļaujas iziet no ierīces. Tad pirms paša pasākuma būs obligāti vēlreiz pāriesim pāri visiem zābakiem, vizuāli pārskatīsim, vai visi kārtīgi sasiet, aiziet un tā tālāk. Tātad pirmais ir tas, otrais. Ejot uz augšu, tad bikses mums ir maksimāli augstu. Dažam varbūt tas ir šeit, dažam tas ir šeit. Bikses ir tādas, kādas viņas ir, ja, bet mēs viņus atceļam pietiekoši augstu, lai neizskatītos pēc reperiem. Ja. Tad nākamais termogaļa mums ir maksimāliībās iekšā. Ar ušuvēm. Tā ušuves ir visiem? Jā. Ir kāds, kuriem nav ušuves, tad 1, 2, 3, 4, 5 jauniešus, kuriem nav ušuves. Vismaz nav ušuves ārā. Jā, Настя iekšā. Настя, tu iekšā. Jā, tad bija ušuves iedotas iekšā, ja? Tad mēs jūs visus pārvisim uz tādu, kas attiecās uz jums. Tā. Es pateicu, jā, jums uzbrauc iesāka teikt, pār vinstopariem esam uzmanīgi, jau ir bijuši kārtīgi. Liekam iekšā, tad paskatāmies, ir šeit ventilācija un ir kabatā. Tev šādas jakas nav? Gatim arī šāda jaka ir, ja? Labi, nebija drēmani, ja? Tātad, ir 2 kabatas katrā pusē. Tas ir ne kabatas, ir 2 rāvēslēdēji. Pārbaudam, kur jūs ko liekat. Jo ļoti bieži. Tautās. Sauc ieliek. Un pazaudē. Ja? Tātad, uzmanību rāvēslēdēs kabatā ir ar šādu te tā kā aizslēpni, ja? Tā, mobīlie telefoni. Mēģinājumā. Tad šodien mēs aizbraucam, nostājamies, parakstamies un sākam mēģinājumu. Jau visi kopā mēs esam daudz, mēs esam līdz 60 jaunsargi. Plus vietēji Ilūgstes valsts aizsardzības mācības audzēkņi. Tātad jūs šodien esat lielā skaitā. Jums ir
no Jaunzargiem atbildīgie vecākie Žana, solis uz priekšu, viennieks Valērija un Vita. 3 vecākās meitenes. Ja? Tātad, ja gadījumā kas, griežamies pie viņām, viņas ir atbildības. Un jūs visu laiku zinat, kur viņi atrodas. Ja? Jūs viņu zinat, jūs pazīstat? Tieši tā. Ļoti labi. Tātad, atgriežamies ierindā. Tātad, visa informācija. Jūs esat kā saziņas starp Jaunzargiem, Valēriem. Jūs esat starp Jaunzargiem un mani. Ja manis nav, es atstāju vienu no jūs 3 kā vecāku atbildīgāko, kas pirmā man ir jāsūt. Redz otrās, tā arī ir. Tā arī attiecīgi, to es arī nozīmēju kā atbildīgāko. Jūs visi tātad uz toleti pie viņām vai pie manis. Ideālais variants pie viņām un pie manis. Ja? Kaut kas kaut kur notiek, uzreiz vai nu pie viņa, ja ir tuvākas viņas, vai esmu es kaut kur, tad uzreiz pie manis. Ja? Tātad veselības stāvoklis pasliktinās, uzreiz ziņojam. Ja? Tas ir pat galvenais veselība jūsu. Tātad par ierindu šodien, mums jau īstais laikam nebūs. Tātad ātrais info par ierindu ļoti bieži ir tas, kad ierindā krīt. 1. septembrī arī redzējām, viens no 7. klases puisis stāvēja kā stabs un nokrita kamēr. Tātad stāvam ierindā, tātad mums ir pamat stāja. Rokas visiem tagad mums šeit ir atrodams forma, kuram ir īsāka, kuram garāka, ja? Rokas mums ir kulatiņos. Īkšķi ir šādi, ja? Un šādi stāvam, mieru stāvam. Tā, kā jau uzrunā Jaunzargi, vienība, mierā, viņa pamat stāja. Brīvi, kreisā kāja uz stāda, rokas aiz labā roka tur kreisā. Šī ir brīvi. Tagad jūs stāvat, tātad, ja jums te nostāties no mūsu pamata, jūs stāvat stājā brīvi. Tātad šādi, ja, gaidam nākamo sirds stāvu. Tātad, stāvot, tagad jums ir jāstāv, kas ir svarīgi. Svarīgi ir ik pa laikam stāvu, pakustinu vienu kāju, pakustinu otru kāju. Redzat, kā man kājas kustās? Var redzēt vai nevar redzēt? Var redzēt, ja? Bet tas nav tā, ka mēs šitā te kaut kā nostājamies, ja? Vai nedodies šitā. Tad mēs stāvam, mēs ik pa laikam uz kājas drīkstam pakustināt, ja? Tas pats arī ar rokām. Mēs stāvam, mēs pirstiņus izkustinām. Ko mēs daram? Mēs veicinām asinsritu. Ja jūs visus laiku 5 stundu stāvēsiet šitā, pastāv brīdis, kad jūs neapņēksiet, bet jūs tuvosieties šādā veidā uz zemē. Ja? Tātad ik pa laikam jāpakustina gan kāju pirksti, gan pašas rokas, ja? Gan kājas, gan pirkstiņi, ja? Plecus arī, ja? Bišķiņi var atslābināt, izkustināt, ja? Tas tur tādas minimālas kustības, tas tur nekas. Pa lielam, sarunas ierindā aizliekas. Ja? Mēs stāvam klusējam uz jautājumus, paceļam roku. Tātad sarunas nesrunājamies, lieki savā starpā, ja? Nekomentējam neko. Ceļīs broļ, vai redzi jau zemeite zīd, skaidrā jūdiņi, olūts pazamūst grib. Ceļīs broļ, tavos rūkos ir spāks, maizī tērumā sēt, lai bodā naredzēt. Paleidzi Dievs, mūr zemi pasargāj, nu osim vārdim, nu ļaunis acs.
Palīdzi Dievs, savu ticību stiprināt, svešim kungim vairs nakalpot. Ceļīs broļ, vai redzi jau zemeite zīd, skaidrā jūdiņi, oluns pazamust grib. Ceļīs broļ, tavos rūkos ir spēks, maizi tērumā sēt, lai bodā naredzēt. Palīdzi Dievs, mori zemi pasargoj, nu osim vārdiem, nu ļaunais acs. Palīdzi Dievs, savu ticību stiprināt, svešim kungim vairs nakalpot. Palīdzi Dievs, mori zemi pasargoj, nu osim vārdiem, nu ļaunais acs. Palīdzi Dievs, savu ticību stiprināt, svešim kungim vairs nakalpot.